Esiet sveicināti C-Production ziņās. Es esmu Miks un tas ir Krīstens. Un šodienas ziņās Miss mašīna 2014, vēsture par bedri un nepabeigtais tilts. praktiskie latvieši, cilvēks zem mašīnas un sarkanais baklājs. Miss mašīna 2014. Ak, tās sievietes. Pasaule nonākusi uz tādai bedrei. Tāpat kā mūsu nākošais sižets. Bedres vēsture. Viss sākās ar Latvijas ceļiem. Tad nonāca uz lielākai bedrei. Un pēc tam līdz Niagāras ūdenskritumam. Nepabeigtais tilts pie Daugavas. Kad viņu pabeigs. Varbūt viņš jau ir pabeigts. Jaunais baklājs sarkanā krāsā tikai par 9,99. Rīga apsteidz visus tos Hollywoodus. Latvija divas reizes atgūst neatkarību. Jo latvieši ir nepārspējami. Ja pat Krievija mūs vēlreiz iekaros, mēs atkarosim. Mēs viņus sagrāsim ar 3-1, jo mēs esam gatavi Soči 2014. Un rekur arī vēl viens cilvēks, kur mēs varam nenormāli lepot. Vismaz ar materiāliem viņš neskopojās. Labdien! Tagad mēs runāsim par pirmdienu, otrdienu, trešdienu, ceturtdienu, piekdienu, sestdienu un svētdienu. Man mīļākā diena. Pagaidi, man vajag 200 eiro, nevis 2 eiro. Tā ne, es padevās, viss čau. Tagad mēs redzēsim, kādas temperatūras būs. Pirmdien būs +2 grādi, otrdien būs +1 grāds, trešdien būs +1 grāds, ceturtdien būs +2 grādi, piekdien būs +6 grādi, sestdien būs -2 grādi un svētdien būs +4 grādi. Jā, un vidējā temperatūra būs +29 grādi. Un tas bija viss ar soli. Es esmu Ēriks, un šīs sportziņas, es esmu Ēriks, un mēs šodien runāsim par sportu. Sāksim ar to, augstākās līgas beisbola tiesnešiem darba laikā ir jāvelk melna apakšveļa, jo gadās, ka bikšu augšējā puse saplīst. Otrais, uz golfa bumbiņas ir nedaudz vairāk kā 350 bedrītes. Mikroviņu krāsnī uzsildīta beisbola bumbiņa lido tālāk nekā sasaldēta. Es nezinu. Agrāk Stanley kausa lielums bija tikai 18 cm, taču tagad tas ir 89 cm garš. Jā, tas ir pēdējais. Golfs ir vienīgais sporta veids, kurš ir spēlēts uz mēnesi 1971. gada 6. februārī. Alans Šepards uz mēnesi sita golfa bumbiņa. Wow, es nezinu. Sveiki! Esiet sveicināti kulinārijas šova 5. epizodē. Mēs šodien gatavosim hotdogu kopā ar mūsu viesi Emīlu. Vispirms mēs sāksim gatavot hotdogu, paņemot vienkārši ķīzi. Pēc tam mēs ieliksim vārīties katlā un vēlāk ieliksim pannā eļļā fritēties. Pēc tam mēs paņemsim dēlīti un maizi un paņemsim maizes nazi. Interesants fakts, lai sagrieztu vieglāk mīkstu maizi, apgrieziet maizi otrādāk. Tā. Mēs esam iegriezuši pa vidu, gandrīz līdz pašai apakšai maizē. Mēs pēc tam iegriežam tādu bedrīti, līdz ar to veidojas šāds figurs.
iztīsies apmēram šādi. Mēs paņemam to cīsiņu, kur mēs tikko izvārījām un izcepām un izfritējām uz galda. Vispirms mēs ieliekam vienu cīsiņu daļu vienā pusē, otru cīsiņu daļu otrā pusē. Pēc tam mēs paņemam kečupu un ieliekam iekšā. Tā krauju ar kečupu. Pēc tam mēs paņemam mazliet nazi un ar to visu kečupu izlīdzinām visu ārā un lai malas ir apsmērēts ar kečupu. Kečups ir viena no svarīgākajām sastāvdaļām, jo šī recepte sastāv tikai no dažām sastāvdaļām. Pēc tam mēs tos cīsiņus aplējam ar kečupu, ar nazi. Pēc tam mēs parādīsim, kāda tas izstāv. Un tagad mēs esam pabeiguši mūsu hotdogu. Tā kā mums patīk nogaršot mūsu veikumus kulinārijas šubā, šoreiz mūsu viesis Emīls nogaršos mūsu hotdogu. Kā var redzēt, cīsiņi ir diezgan grūti apēst. Bet var redzēt, kā viņam garšo. Mēs uzmērēsim mazliet kečupu, lai būtu garšīgāk. Atā! 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 Augsts!